Arī Ievai patīk labi justies un labi izskatīties. Un šodien viņa dodas uz konsultāciju pie dermatologa, lai izsvērtu, kādas efektīvas sejas mirdzumu un atjaunošanās procedūras būtu ieteicams veikt pirms svētkiem. Svētki tuvojās un jūt, ka nepieciešama kaut kāda SOS procedūra sejas atjaunošanai, varbūt mirdzuma efektam. Biorevitalizācija, botulīna injekcijas vai spēcīgas lāzera procedūras nebūtu pareizā izvēle svētku laikā, jo nekad nevar paredzēt individuālas reakcijas. Taču tādas maigas un mitrinošas metodes kā HydraFacial iedarbojas kā uzmundrinājums augstajā sezonā nogurušajai un sausajai ādai. HydraFacial procedūra tā ir aprātehnoloģiskā procedūra, ar kuras palīdzību vienmērīgi tiek nolobīts ādas atmirušo šūnu slānītes, tiek iztīrītas pāras, kas jums ir platas, un tad arī atbilstoši jūsu problēmām mēs gan mitrinam ādu, ievedot papildus mitrinošas vielas, gan arī dažādas anti-age aktīvās vielas, kā piemēram C vitamīnu, peptīdus un citas svarīgas vielas. Un otra lieta, ko es varētu jums piedāvāt, ir šī te PRX procedūra. Droši vien esat dzirdējusi. Jā. Tautā viņi mēdz dēvēt par bezadatu biorevitalizāciju. Procedūras pamatā ir tas, ka kosmētiķis jums uzklāj uz ādas, tātad trihloretīķa skābe, kur ir bagātināta ar ūdeņraža pārskābi, un būtībā tādā veidā šī aktīvā viela nokļūst jūsu ādas vidējā zonā, vidējā daļā, nekairinot un neradot lobīšanos virspusē. Un tieši iemeslu dēļ tā ir ļoti piemērota arī procedūra pirms kaut kādiem gaidāmiem pasākumiem. Es neieteiktu procedūru, protams, veikt iepriekšējā vakarā pirms pasākuma, bet dienas 3, 4, 5 droši. Tad tas drošais periods būtu respektīvi kaut kādas nedēļa pirms viņu var veikt pilnīgi droši. Pat īstenībā mēs sasniedzam arī otrajā dienā pēc procedūrām 95% cilvēku ir vienkārši izcils efekts, seja mirgos, staro. Mēs iegūstam šo saucamo tādu glow efektu. Es pat nezinu, kā iztulkot, bet seja tiešām izskatās tāda atpūtusies un ļoti svaiga. Bet, ja mēs gribam atkal savukārt sasniegt šo te ilgtermiņa efektu, tad noteikti ir jāveic šis te procedūra kurss, kas ir 3 līdz 5 procedūras atkarībā no ādas problēmām, individuāli, arī intervalu 10 dienas. Tas, ja mēs gribam ilgtermiņā, lai jūs izskatītos brīnišķīgi ne tikai pēc nedēļas, bet arī šis efekts saglabātos uz ilgāku laiku. Tātad procedūras pamatā ir tās, ka aktīvās vielas, nekaitējot epidermai, apejot epidermu ādas virsējo slānīti, nokļūst ādas vidējā daļā, tur, kur atrodas viss tas, kas nosaka, ka mūsu āda ir tvirta un stingra. Un notiek šī stimulācija. Tātad fibroblasti šūnas, kas ražo kolagēnu elastīnu, tiek stimulētas. Tātad mēs stimulējam šo te ādas atjaunošanos. Bez adatām, bez agresīvām procedūrām. Un vienlaicīgi arī nebojājot un neietekmējot ādas virsējo slāni. Tas nozīmē, ka nebūs, tā kā pēc klasiskā ķīmiskā pīlinga, nebūs ādas virsējā slāņa lobīšanās. Un tieši tāpēc šī tā procedūra, ko es jums iesaku pirms pasākuma. Nākamā dienā es varu atgriezties savā ikdienas dzīvē. Jūs varat tūlīt atgriezties. Nav nekāda ierobežojuma. Dodamies kopā ar Ievu izmēģināt PRX T33 pīlinga procedūru, kuras īpašais sastāvs iedarbina ādas dabiskos atjaunošanās procesus šūnu līmenī. Būs dubultā tīrīšana, labi. Vispirms rūpīgi tiek attīrīta sejas āda un dekoltē zona. Pēc tam tiek uzklāts losjons, lai ādu vienmērīgi sagatavotu pīlingam. Tālāk seko pats pīlings, kuru atkarībā no ādas tipa 2 līdz 4 reizes plānās kārtās uzklāj un ar maigām kustībām iemasē ādā. Kad šķīdums iedarbojas, atlikumu saudzīgi notīra. Trihloretīķa skābe šeit ir iekšā, kojas skābe un ūdeņraža pārskābe. Tas būs vairāk tāds, kas nomāc to lobīšanos, Metode atbalsta kolagēna veidošanos un palīdz atjaunot ādas struktūru, piešķirot vieglu liftinga efektu, turklāt tas viss notiek neinvazīvi, nepaliks neredzamas pēdas.
Šī procedūra ir piemērota nogurušai, plāvai, porainai vai hormonālu izmaiņu ietekmētai ādai. Normalizējas tauku dziedzeru darbība, ražojas tik būtiskais kolagēns un āda pēc procedūras kļūst redzami gludāka un tonizētāka. Ar laiku arī sejas tonis izlīdzinās un pat samazinās pigmentācijas plankumiņi. Pirmās pārmaiņas Ieva ieraudzīs jau pēc vienas reizes, bet ar katru nākamo procedūru rezultāts solās kļūt noturīgāks. Nav nekāds sezonāls raksturs. Praktiski nē. Tikai saku, neejam uzreiz saulē 48 stundas nesauļojam ādu. Ja? Tas pats solārijas lietojam SPF krēmu. Uz attīrītas ādas uzliek masku, kas tiek izvēlēta atbilstoši sievietes ādas vajadzībām. Pēc maskas noņemšanas, lai nodrošinātu ādas aizsardzību, uzklājam mitrinošu krēmu sejai, kaklam un ādai ap acīm. Bet kā pats pēdējais solis būs pat ziemā tik nepieciešamais Dermaster saules aizsargkrēms ar SPF, lai pasargātu svaigi kopto ādu. Nu tā būs mirdzoša un gatava svētku sezonai. Par dermatoloģiski drošiem estētiskās medicīnas risinājumiem ar izdevīgiem pirmssvētku piedāvājumiem dodies uz Dr. Mauriņa klīniku skaistajā Meža parkā.